Radio šovs PNTS pirmdienas mums nav tik sliktas ir sācies. Niklaus, the producer man. Yeah, bro, tā kā... Tev ir minūtes, tu vari parādīt visu savu skillu. Kādu vēl pēc, lai tu... 30 sekundes intro un 30 sekundes... Yeah, tā kā uztaisi viņu snappy, uztaisi viņu, lai viņš salauž kaklu, lai tev ir šitā dansēja. Tagad es tikko biju Spānijā, Mursijā spēlēt un no publikas kāds vienkārši aizmeta jointu uz skatuves un to bijis paņem tepa uzvilku jointu, tas likās rēcīgi. Tas ir hard, var baudīt dzīvi, ceļojot un darot to, ko mīl. Un strādājot uz publiku. Tas ir vislabākais, kas var būt un vislabākais darbs. Un neiet tiecieties to, jo kādiem varbūt tieši jūs būsiet nākamais Tomīkāš DJs. Iemetiet linku Tony G, lūdzu. Jā, iemetiet linku. Kas ir Tony G? Former member of the European Parliament. Lietuviešu poker spēlētājs. I've been everywhere, bro. Rīsets, papīra lidmašīnītes, Niklaus, mēs esam apakaļ. Nu, Niklau, aiziet, būvējam lidmašīnu, metam tālāk. Goča aizmet 34 cm ap pusi, Viesuls aizmet 2119 cm, jeb 21 metru un 19 cm. Vai tev bija žetonu vakars? Divi žetonu vakari. Vienas neatceros, otru arī ne, bet viņi bija, jā. Bet lidmašīna lidos un tūlīt mēs to redzēsim. Lidmašīna ir gatava, Niklau? Jā. 3 metieni, 1 labojums. Let's go. Niklau, pirmais metiens. Hard. Ko tu vēlies, labojumu vai vēl mest? Nu, tu vari darīt abus. Metīšu vēlreiz. Metīs vēlreiz, ok. Tātad Niklaus izvēlās opciju mest vēl vienreiz. Otrais metiens. Jo, bro. Šī bija mana pasniedzēja slepenā metode, ko es iemācījos MIT Massachusetts papīra locīšanas. Karoči. 3 metri un 530 centimetri. Paldies. Ejam pie dēļ. 530. Hard. Atgriežamies apakaļ pie streama. Kas tas AK-47? Jesus. Nē, labi, tā kā es sodrunāju. Drills ir diezgan hard ķiepā, bet tev arī jābūt līdzvērtīgi hard. Tā kā buhlo hard. Playoffos Mārtiņš elpos mikrofonā un jums būs jātais beats no tā. Niklaus elpos mikrofonā. Man diabēta elpu. Ja tu būtu ēdiens, kāds ēdiens tu būtu? Es būtu plovs. Tas ir tik decent. Jā, man tā kā... Es laikam lozāņi būšu. Ok, pagad nākamais. Ja tu būtu dzīvnieks, kāds tu dzīvnieks būtu? Damn. Paga, kas tajā coverartā notiek? Kāpēc tur ir preset everyone escapes? What the fuck is that? Jā, OG burgerīts, Street Rīga, jūs jau zinat. Reku ir Niklaus, jā, Rīset, Street Rīga, otrā reize. Zini kā, beatmaker iet uz restorānu, viņi paņem par savu, tā kā dakšiņu nazīt līdzi. Super. Es eju uz restorānu, es paņem līdzi savu midiju kontrolieru. Man ir pilnīgi visi aizņemot brokastis, protams. Man vispār dzīves negaršo, bet ja es pats noķeru, izdaru visu, tā kā tad es varu ēst. Tad ir cool. Bet jā, tā kā citronu pīpa arī best. Neku ir, neku viņš ir. Number one sushi guy. What? Pizza iet uz ananās. Kā ananās iet uz pizza? Pizza iet uz ananās, jūs to dzirdējāt pirmie. Pizza iet uz ananāsu. Nu, vot, neku ir. Fiebal finally pietiks žirīt.
Kas jums kaiš visiem? Joci grazīt. Mēs gribam arī pauzi paņemt kādu brīdi. Saprot, tā telpa nav baigi liela un vajag bišķīt izventilēt viņu. Tas bija labs. Šis bija crazy. Man patīk tas mūgu basiņš. Nezinu, gan tas bija kāds 808 samples, whatever. Tas 808 ir izsalts pēc jūsu ēdienreizes. Tas bija mans vēders pirms tās ēdienreizes. Wow. Tavs domas, Niklau? Miķīts ierubīts? Jā. Man patīk tas covers, bro, tā kā šis ir Čeks saka cover. Zaza Lamborghini, bro. Zaza Lamborghini. Ofjāns in the flesh, Mods Roberts in the flesh. Paldies visiem, kas skatījās, gaidam visus, kas netika tālāk nākamajā streamā. Pēdējā atlase, pēdējā iespēja visiem tikt 8. finālā, un pēc tam jau mēs cīnīsimies 1-1 principā ar vairākiem sampliem un ar ilgāku laiku, kurā taisīt bītu. Un ar stabilu žūriju un kārtīgu vērtēšanas sistēmu. Tā kā gaidu jūs visus nākamajā etapā, un kā jau solīts pagājušajā streamā, šoreiz tā prātīgāk. Šauto caurījumam. Jai,